Šajā video apskatīsimies Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas apvienības pagastu vēsturi un nozīmīgākos vēstures pieminekļus, kuri atrodas pagastos. Šo abu apvienību pagastu vēsturi apskatām kopā, jo Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastu rašanās ir cieši saistīta. Pagastu vēstures periodu, ko apskatām, ir no 10. gadsimta līdz mūsdienām. Šajā laika periodā radās visnozīmīgākie vēstures pieminekļi, kas ietekmēja pagastu vēsturi. Pirmo apskatīsim Vecpiebalgas apvienību. Vecpiebalgas apvienība atrodas dienvidu austrumos Sēsu novadā. Apvienībā ietilpst 5 pagasti – Vecpiebalgas, Dzērbenes, Inešu, Kaives un Taurenes. Vecpiebalgas apvienības simbolikā ietilpst Vecpiebalgas apvienības pārvaldes grafiskā zīme, Vecpiebalgas pagasta ģērbonis, Dzērbenes pagasta ģērbonis, Inešu pagasta ģērbonis, Kaives pagasta ģērbonis un Taurenes pagasta ģērbonis. Otrā apvienība, ko apskatīsim, ir Jaunpiebalgas apvienība. Jaunpiebalgas apvienība atrodas dienvidu austrumos Cēsu novadā. Apvienībā ir iekļauti 2 pagasti – Jaunpiebalgas un Zosēna. Jaunpiebalgas apvienības simbolikā ietilps Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes grafiskā zīme, Jaunpiebalgas pagasta ģērbonis un Zosēna pagasta ģērbonis. Pirmos pagastus, ko apskatīsim, ir Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastu rašanās. Abu pagastu rašanās ir cieši saistīti. Tie ir cēlušies no Piebalgas pilsnovada. Piebalgas pilsnovada centrs bija Piebalgas pils. Tā ir pastāvējis no 14. līdz 16. gadsimtam. 1577. gadā Livonijas kara laikā pili nopostīja. Savukārt Zviedru vidzemes laikā Piebalgas pilsnovada zemes sadalīja 2 muižās – Vecpiebalga un Jaunpiebalga. Vispirms par Vecpiebalgas pagasta nozīmīgākajiem vēstures pieminekļiem. Vecpiebalgas pagasta centrs ir Vecpiebalga. Pagastā ir 2 visnozīmīgākie vēstures pieminekļi – Vecpiebalgas muiža un Kārļa Skalbes kādreizējā dzīvesvieta un muzejs Saulrieti. Vecpiebalgas muiža mūsdienās atrodas Inešu pagastā. Vecpiebalgas muiža veidojās 17. gadsimtā un kungu ēka celta 1688. gadā kā Zviedru valdības īpašums. Tagadējā muižas ēka celta 1786. gadā. Interesanti. Vecpiebalgā pie Vecpiebalgas evaņģēliskās luteriskās baznīcas atrodas viduslaiku kapsēta, kas ir nozīmīgs kultūrvēsturisks piemineklis. Tagad par otro kultūrvēsturisko pieminekli. Kārlis Skalbe bija latviešu dzejnieks, prozaiķis un politiķis. Saulrieti, Kārļa Skalbes un viņa ģimenes vasaras māja, ir celta 1926. gadā. Ģimene mājās uzturējās līdz 1904. gadam, kad devās trimdā uz Zviedriju. No 1965. līdz 1987. gadam vasaras mājā uzturējas mākslinieki. Kārļa Skalbes memoriālais muzejs, kas arī darbojas mūsdienās, tika atklāts 1987. gadā. Interesanti. Pie vasarnīcas arī atrodas Kārļa Skalbes un viņas sievas apbedītās pelnu urnas. Tagad par Jaunpiebalgas pagasta nozīmīgākajiem vēstures pieminekļiem. Tās centrs ir Jaunpiebalga. Pagastā visnozīmīgākais vēsturiskais piemineklis ir Jaunpiebalgas muiža. Tās komplekss veidots 16. gadsimta vidū, kā Piebalgas kroņa muiža un pusmuiža. Muižas kungu māja, daudzo dedzināšanu rezultātā, ir vairāk kārt pārbūvēta un ir zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Interesanti. Latviešu komponists un mūzikas kritiķis Emīls Dārziņš ir dzimis un savu jaunību dzīvojis Jaunpiebalgas pagastā. Tagad minēsim Vecpiebalgas apvienībā pārējos 4 iekļautos pagastus. Pirmo apskatīsim Inešu pagastu. Pagasts centrs ir Inešos. Ciems ir veidojies ap Vecpiebalgas muižu. Pagasts oficiāli ir izveidojies 1945. gadā pēc 2. pasaules kara, bet tam vēsture ir sena. Inešu pagasta apkārtne apdzīvota jau 10. un 12. gadsimtā, par ko liecina daudzie senkapi, kas atrodami apkārtnē. Piebalgas pilsnovads bija ekonomiski neizdevīgā vietā, tāpēc 16. gadsimtā blakus esošais ciemats Ineši strauji uzplauka. Ciematam bija ļoti svarīga nozīme Piebalgas pilsnovadā. Inešiem arī ir cieša saistība ar Vecpiebalgas pagastu, jo ciemā atrodas Vecpiebalgas muiža. 1860. gadā ciemats kļuva par Vecpiebalgas novada administratīvo centru, bet novads vairs nepastāv. Otrais pagasts – Dzērbenes pagasts. Tās centrs ir Dzērbene. Nosaukums ir cēlies no Sīmeņa Serbena, kurš bija Rīgas arhibīskapijas vasalis. Mūsdienu Dzērbenes pagasts ir veidojies ap Dzērbenes pilsmuižu, bet teritorijas vēsture ir sena. Pagasta teritorijā pirmā pils bija Dzērbenes viduslaiku pils, kura bija Rīgas arhibīskapijas saimniecības muiža. Tā pastāvēja no 14. gadsimta līdz 16. gadsimtam. Pils tika nopostīta 1577. gadā Livonijas kara laikā. Krievijas ķeizariene Katrīna II muižu uzdāvināja ģenerālmajoram Otto Veismanim von Weisensteinam 1771. gadā.
Viņa pēcstāstēji apsaimniekoja Muižas teritoriju līdz 1891. gadam. Veisenšteinu dzimtas apsaimniekošanas laikā tika uzcelta pils Muiža, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām. Trešais pagasts – Kaives pagasts. Kaives pagasts centrs ir Kaive. Pēc apdzīvotības tas ir mazākais pagasts Vecpiebalgas apvienībā. Par Kaives pagasta vēsturi zināms maz, jo tā ir piederējusi ļoti daudziem īpašniekiem. Kaives vārda rašanās skaidrojumi ir vairāki. Viena versija ir, ka nosaukums ir cēlies no Johana Kaivena vārda, kurš ap 15. gadsimtu Kaives pagasta teritorijā uzcēla Kaives muižu. Muižu nodedzināja 1905. gada revolūcijas laikā. Mūsdienās muižas ēka ir neapdzīvota un ir palicis tikai parks, kas ir apskates objekts. 4. pagasts – Taurenes pagasts. Pagasts centrs ir Taurenē. Tas ir atdalījies no Dzērbenes pagasta. Pagastā atrodas divi nozīmīgi vēstures pieminekļi – Neiķenes muiža un Lodes muiža. Pirms pagasts ieguva Taurenes nosaukumu, to dēvēja par Neiķenes pagastu. Neiķenes pagasts ir veidojis ap Neiķenes muižu. Pirmās liecības par muižu ir no 15. gadsimta. Muižu saimniecība uzplauka 19. gadsimta vidū. Tajā laikā muižas apbūves tika pārbūvētas, tā skaitā Neiķenes muižas pils, kur pārbūvēta 19. gadsimta 80. gados, un tā ir saglabājusies līdz mūsdienām. Otrā muiža – Lodes muiža. Muižas komplekss veidojies 19. gadsimtā. Interesanti, mūsdienās Lodes muižas apkārtne ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes prakses vieta. Un noslēgumā par otru Jaunpiebalgas apvienības pagastu – Zosēnu pagasts. Pagasts centrs Melnbārdži. Pagastā visnozīmīgākie vēsturiskie pieminekļi ir Kaprukalns un Zosēnu muiža. Padomju Savienības laikā Melnbārdžu ciemats ir veidots kā kolhos. Kaprukalns ir apskates objekts, kurš ir pilns ar vēsturiskām liecībām par apdzīvotību un mītiem. Tas ir pazīstams ar teikām un nostāstiem un krasos izvietotiem pieminekļiem, akmens krāvumu senkapi, viduslaiku kapsētas, tirgus vietas, kā arī svēto ūdeņu tradīcijas šajā vietā. Kaprukalna vārds cēlies no vācu nosaukuma Kapershof, kas tulkojumā nozīmē Kaprukalns vai Līķu muiža. Zosēnu pagasts ir veidojis ap Zosēnu muižu, kuras komplekss tika veidots 1688. gadā. Muiža vienmēr bijusi valsts īpašums jebkurā laika periodā. Agrākais vārds bija Zozenhof, mūsdienās no muižas ēkām neviena nav saglabājusies.